Ir braucis vairāk kārt arī šeit mūsu mototrekā. Labi zina to, pazīst. Un gan, protams, mototreku katrā atsevišķā sacensībā var sagatavot dažādi. Pilnīgi dažādi. Pilnīgi atšķirīgi no iepriekšējās reizes. Piemēram, šodien mototreka kvalitāti pat nevar salīdzināt ar to, kāda tā bija vakar oficiālajā treniņā. Vakar bija pēdējais līkumos, bija grūti braukt, met ārā. Žogā nedrīz iemest dažas mototraucējas šīs bedrītes. Šodien kā galds mototreks. Fantastiski labi sagatavots. Nu, galu galā milzīgs darbs arī tika ielikts, lai tas notiktu. Uzmanību 11. braucienam. Grigorijs Laguta, dzeltenā ķivere, 4. starta celiņš. Grigorijs Laguta, labi, tāds ļoti labi. Otrais šobrīd. Vēlreiz pārmelu mēģina tik karam. Jā, otrajā vietā Griša. Lielisks brauciens Grigorija Lagutas izpildījumā. Nē, tomēr Jāgus otrais. Nikols pirmais, un tagad Laguta ar Jāgusu cīnās par otro vietu. Laguta apsteidz Jāgusu, un atkal viņš ir otrais. Lielisks brauciens, un tagad Laguta mēģina tik garām pārvalu. Skatam Nikols dabūt, tiek! Grigorijs Laguta līderis šajā braucienā! Super, tā ir fantastika, cienējamies, ka arī kaut ko tādu. Es patiešām negaidīju šeit ieraudzīt. Grigorijs Laguta lielisks! Jā, 3 punkti Grišam, otrais Skots Nikols, trešais Vieslavs Jāgus. Es domāju, ka spīdvajam pasaule tagad sāks brīdīties, kas ir Grigorijs Laguta un no kurienes viņš tāds te šajās mūsu aprindās ir uzradies. No Vladivostokas. Nākamais, es ļoti ceru, Latvijas pilsonis. Jā. Kolosāls brauciens. Lielisks brauciens Grigorija Lagutas izpildījumā. 7 punkti. Skatāmies vēlreiz. No 4. ceļa. Pārmalu. Vēlreiz skatāmies. Tā ir. Jā. Nu. Tā nav ko teikt. Tas ir patiešām pasaules līmenis Grišas izpildījumā. 12. brauciens Antonio Lindbeks. 1. celiņš. Matejs Žagars. 2. Hans Andersens. 3. un Tomašs Golov.